Tik daudz automobīļu un cilvēku uz Kastrānas ceļa nebija redzēti jau daudzus gadu desmitus. Viesus sagaida smaidīga mājas māte, ļaujot katram izvēlēties laimi, veiksmi vai mīlestību. Man liekas, ka ir vienalga, kādu ceļu cilvēks iet, bet cilvēkam dzīves laikā jākļūst labākam. Un arī šo parku es mēģinu rādīt un aicināt cilvēkus būt labiem, būt atvērtiem, pašūpoties, papriecāties, uzkrāt spēkus, lai var darīt dzīvē lielus darbus. Rādot piemēru labajiem darbiem, Ines izveidojuši šūpoļu parku. To lūkot sanākuši tuvi un tāli kaimiņi. Esmu ļoti pārsteigta, ļoti pārsteigta. Es esmu šeit ļoti reti, bet tas pēdējais iespējas, kas bija, un tagad te viss tā pārvērties, ka te nevar pazīt neko. Un redzētais ir pārsteigums visiem. Acīm neierasts šūpols un karusels pievilina ne tikai jauno paudzi. Uzņemt spēku un enerģiju šūpojoties ir gatavi arī vīri un sievas, kam matos jau vijas sirmums. Katrām šūpolēm šeit ir sava filozofija un kā gan nekāps savas dzīves laivā. Tās šūpoles simbolizē cilvēku un viņa dzīvi. Pirmais stāvs, tas ir vieliskais ķermeniskais, kam piemīt instinkta spēks. Otrais stāvs ir nemateriālajam prātam un intelekta spēkam, un trešais ir metafiziskais, kur mājo dvēsele ar jūtu spēku. Un lūk, šie trīs spēki ir tie, kas šūpo katru mūsu dzīvi. Pie 11 metru augstajām milzu šūpolēm izveidot skatu platformu, kas tā vien vilina palūkoties pāri apvārsnim. Ķēpinietis gan mazliet skumji nosaka, nav jau vairs ko ieraudzīt, meži vien palikuši. Tomēr arī viņas piekrīt, ka labs piemērs ir lipīgs. Noteikti, ka kaimiņus iekustinās arī. Tā nevar būt, ka kaimiņi neko neredz un neko nedzird un neko nedarīs arī. Īstenībā tā būtu jābūt, jā. Inese ideju vēl ir daudz, bet, lai viss izdotos, gluži kā bitēm stropā, arī lauku ļaudīm jāturas kopā un vienam otru jāatbalsta. Un tad dzīves laiva arī Kastrānē celsies tikai augšup. Sandra Lietāne, Andris Pāns, TV Spektrs.